mans kolēģis, mūsu muzeja darbinieks, Latvijas Kara muzeja mūsdienu vēstures dokumentēšanas nodaļas vadītājs Kristaps Pildiņš ar priekšlasījumu par mācību operācijām Atlantic Resolve ASV atbalstu Latvijas drošības stiprināšanai. Lūdzu, Kristap. Labdien visiem! Man ir tas gods konferenci. Tad parunāsim nedaudz par aktualitātēm arī ne tikai 20. bet arī 21. gadsimta kontekstā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas ģeopolitiski lielākais Latvijas valsts apdraudējums nāca no austrumiem. Latvijas un Krievijas attiecības šo 32 gadu laikā periodiski uzlabojušās un tāpat arī sabojājušās. Latvijas un arī pārējo Baltijas valstu centieni pēc PSRS sabrukuma tuvināties rietumiem nav Krievijas interešu sfērā, tai vēloties saglabāt kontroli pār bijušajām PSRS republikām, kā arī pēdējā desmitgadē demonstrēt savu varu un imperialistiskās tieksmes jaunā pakāpē. Atrodoties kaimiņos Krievijai, Latvijai šādos apstākļos ir grūti justies drošībā, kas nopietni liek domāt par valsts drošības stiprināšanu kā pašu spēkiem, tā arī NATO alianses atbalstu. Krimas okupācija 2014. gada februāra izskaņā deformēja pasauli un bija sākums postošam karam Eiropā, kas nebija pieredzēts kopš Otrā pasaules kara beigām. No tā brīža tiesību vara ir diskreditēta un starptautiskā drošības sistēma nopietni iedragāta. Lai šo situāciju labotu, Eiropas Savienība, NATO un ASV, kā pasaules militārā lielvara, intensīvi strādājusi un strādā pie drošības stiprināšanas tiešā Krievijas un Baltkrievijas tūmā. Viens no šādiem ASV pasākumiem ir izvērstā mācību operācija Atlantic Resolve, kura norit arī šeit Latvijā. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas valsts ārpolitikā galvenais mērķis ir bijis šīs neatkarības nodrošināšana. Efektīvākais veids, kā sasniegt šo ārpolitisko mērķi, bijusi iesaistīšanās NATO un Eiropas Savienībā, kas kļuva par ārpolitikas galveno mērķi. Ārpolitisko mērķu izvirzīšana, protams, ir svarīga, bet nesvarīgāki bija apstākļi, kuros tas tika darīts. Kā uzskatījis bijušais Latvijas ārlietu ministrs Valdis Birkaus, tad Latvija līdz ar neatkarību saņēma arī smagu pagātnes mantojumu. Tā skaitā PSRS karaspēka klātbūtni un šīs valsts militāras strateģiskas nozīmes objektus, no kuriem Krievija negribēja atteikties. Rietumos Latvijas vārdu joprojām saistīja ar bijušo Padomju Savienību un Krieviju, kā arī skeptiski vērtēja Latvijas vietu savās drošības struktūrās. Šajos sarežģītajos politiskajos, militārajos un arī ekonomiskajos apstākļos Latvijai no 1991. gada vajadzēja sākt no jauna radīt savus bruņotos spēkus. 1991. gada rudenī Latvijas politiskajās aprindās bija karstas diskusijas, vai Latvijai nepieciešami savi bruņotie spēki un vai nepieciešama aizsardzības ministrijas izveide. Pēc pirmā Latvijas aizsardzības ministra Tālova Junģa atmiņā var konstatēt, ka šajā brīdī Latvijas drošības jautājumu risināšanā ar saviem padomiem iesaistījās cilvēki no Amerikas Savienotajām valstīm, kas spēja ar argumentiem pierādīt, kāpēc Latvijai ir nepieciešami savi bruņotie spēki. 1991. gada 29. oktobrī Pasaules Brīvo Latviešu apvienība sasauca Vašingtonas apkārtnē dzīvojošo ieinteresēto ASV bruņoto spēku pensionēto virsnieku un ASV aizsardzības ministrijas civilierēģu sapulci, lai kopīgi pārunātu varbūtēju ASV latviešu izcelsmes karavīru palīdzību Latvijas Republikai. Šajā dienā nodibināja Latvijas aizsardzības darba grupu ar mērķi atbalstīt Latvijas bruņoto spēku izveidošanu pēc demokrātiskas valsts principiem. Darba grupā darbojas latvieši ar plašu pieredzi visu ASV bruņoto spēku formējumos. Darba grupas darbības rezultātā ASV Nacionālās gvardes birojas 1992. gadā pieņēma tobrīd Pentagonā strādājošā Ilmāra Damberga ieteikumu izvēlēties Mičiganas štatu sadarbībai ar Latvijas Republikas zemesardzi. 1993. gada 27. aprīlī Latvija un ASV parakstīja vienošanos par sadarbību valstu partnerības programmā. Tās pamatā bija partnerības saites starp Latviju un Mičiganas Nacionālo gvardi, ar mērķi palīdzēt Latvijai attīstīt nacionālos bruņotos spēkus, bet sākotnēji īpaši zemesardzi, kas arī ir saprotams, jo Nacionālā gvarda ASV ir līdzīgas struktūras organizācija kā zemesardze Latvijā.
ASV un Latvijas sadarbību veicināja arī 1994. gada 10. janvārī NATO samita laikā uzsāktā militārā programma partnerattiecības mieram, kas bija par pamatu sadarbībai starp NATO un 27 ārpus organizācijai esošām valstīm kopēju mērķu sasniegšanai. Programmas ietvaros rīkoja virkni militāro mācību gan ASV, gan Latvijā. Pirmajās tik liela mēroga mācībās Latvijā 1996. gada jūlijā Baltic Challenge 96 piedalījās 300 karavīri no Amerikas Savienotajām valstīm. Nav tā, ka Latvija tikai ņēma visu sniegto atbalstu no ASV, tā arī spēja dot pretī, ar to saprotot dalību ASV iniciētajās starptautiskajās operācijās Afganistānā un Irākā. Pēc Latvijas uzņemšanas NATO aliansē 2004. gada 29. martā tā iekļāvās NATO kopējās aizsardzības sistēmā, kas nozīmē, ka viens no NATO uzdevumiem bija arī Latvijas teritorijas un NATO alianses kopējās robežas aizsardzība. Līdz ar to arī par Latvijas drošību savā ziņā ASV uzņēmās atbildību, ko sākotnēji apliecināja dalība Baltijas gaisa patrulēšanas misijā, kā arī regulārajās militārajās mācībās Latvijas teritorijā. Pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas 2014. gada pavasarī un agresijas Ukrainas austrumos, saprotot situācijas nopietnību un izanalizējot pastāvošos riskus NATO alianses drošībai, ASV nolēma spērt atbilstošus soļus, lai apliecinātu NATO vienotību un militāri atbalstītu Baltijas valstis, kas vēsturiski bijušas Krievijas interešu sfērā. ASV sāka mācību operāciju Atlantic Resolve. Operācijas mērķis ir apliecināt ASV nepārtraukto ieguldījumu NATO dalībvalstu kolektīvajā drošībā, veicinot mieru un stabilitāti Baltijas valstīs un Polijā, kas ir Krievijas un tās sabiedrotās Baltkrievijas robežu valstis. Saprotot drošības riskus, operācijā iesaistīt arī Rumānija un Bulgārija. Operācijā pastāvīgi piedalās ap 6000 ASV armijas karavīru, iesaistot mehanizētās vienības, gaisa spēkus un militāras loģistikas vienības. Operācijas galvenais štābs izveidots Polijas pilsētā Poznaņā. ASV profesionālā dienesta un Nacionālās gvardes karavīri, kā arī armijas rezervisti, rotācijas kārtībā ar savu bruņojumu un ekipējumu 9 mēnešus pavada dienestā operācijas zonā, esot gatavi un uzturot kaujas spējas iespējamu konfliktu gadījumā. Nevelti šī ir mācība operācija, jo tās pamatu veido regulāras mācības ar saviem sabiedrotiem un partneriem, lai stiprinātu kopīgās kaujas spējas Latvijas gadījumā starp Nacionālo bruņoto spēku un ASV armijas karavīriem. Šajā operācijā ir skaidri definēts mērķis, bet ne uzdevumi, lai to sasniegtu. Tomēr šos uzdevumus apskatot avotus nav grūti definēt. Operācijas uzdevumi ir sekojoši. Stratēģiski izvietot operācijas zonā ASV bruņoto spēku vienības, plānot un realizēt dažādu veidu militārās mācības, ar ASV bruņoto spēku atbalstu, papildināt NATO spēkus Eiropā un veicināt to kaujas gatavību gadījumam, ja būtu jāaktivizē alianses 5. pants, kā arī pildīt pret saviem sabiedrotajiem uzņemtās drošības saistības. Sākotnējais plāns paredzēja operāciju izvērst vismaz līdz 2014. gada beigām, bet jau tad bija skaidrs, ka to vajadzēs turpināt. Arī Latvijā norādīja, ka šāda operācija ir viens no īstermiņa risinājumiem, kā NATO sniegs atbalstu reģionam, bet izteica cerību to nomainīt uz intensīvāku ilgtermiņa projektu ar lielāku militāro spēku iesaisti. Kā izteicās kontradmirālis Džons Kirbijs, tad Pentagona lēmums izvērst šādu operāciju ir kas vairāk par vienkārši solidaritātes žestu NATO sabiedrotajiem. Pēc operācijas uzsākšanas 2014. gada 24. aprīlī lidostā Rīga nosēdās ASV armijas transporta lidmašīna, kas no Itālijas atveda 150 gaisa desanta karavīrus no ASV armijas 173. gaisa desanta brigādes. ASV desantnieki izvietojās Ādažu bāzē, cerot tur uzturēties līdz gada beigām. Kā toreiz preses konferencē ziņoja aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, tad ASV karavīru atrašanās ilgums Latvijā būs atkarīgs no Krievijas aktivitātēm pierobežā un situācijas attīstību Ukrainā. Nav uzskatāms, ka ASV cerēja uz operācijas noslēgšanu 1 gada laikā.
To pašu varētu teikt arī par tās līdzšinējo ilgumu, kas ir jau vairāk nekā 9 gadi saistībā ar Krievijas nerimstošo agresiju un eskalāciju Ukrainā. Šāds solis, pastāvīgi izvietojot ASV karavīrus Latvijā, noteikti uzskatāms par ASV un Latvijas savstarpējās sadarbības augstāko punktu, neskatoties uz to, ka operācija tiek realizēta arī citās valstīs. Var teikt, ka operācijas aktīvā fāze sākās 2014. gada 23. aprīlī, kad Polijā ieradās pirmie 150 ASV karavīri, bet dienu vēlāk 150 karavīri ieradās arī Latvijā. ASV karavīri no 173. gaisa desanta brigādes nezināja, ar ko viņiem Latvijā būs jārēķinās, ieskaitot dzīvošanas apstākļus. Intervijā Latvijas mēdījiem karavīri atzina, ka bija gatavi dzīvot pat teltīs, bet visai loģiski viņus izvietoja Ādažu militārās bāzes kazarmās. NBS komandieris ģenerālleitnants Raimonds Grauba atzina, ka vēl nezina, kad sāksies ASV un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru kopīgās mācības, jo to plānošana tobrīd bija procesā. Viņš solīja, ka mācības risināsies tuvākā pusgada laikā. Jāatzīmē, ka tobrīd viss Latvijas militārais resors gatavojās līdz tam laikam visaptverošākajām militārajām mācībām Latvijas teritorijā, Namēs 2014, kurās, protams, iesaistīja arī ieradušos ASV karavīrus. Jāsaprot, ka situācija attīstījās strauji un arī operācijas sākums bija negaidīti ātrs. Īpaši jau Latvijai strādājot pie tā, ka šajā gadījumā ASV kontingents pastāvīgi būs pirmā ārzemju militāra vienība, kas ilgstoši uzturēsies Latvijas teritorijā. Un, protams, ka to pastiprina dažādi notikumi un eskalācijas Ukrainā. Līdz ar to jāsacina, ka iepriekš izstrādātā mācību plāna, kas 2014. gada pavasarī noteikti bija pakārtots Namējam, kardināla maiņa, pakārtojoties arī operācijas Atlantic Resolve realizācijai, ir saprotama un ir prasījusi laiku. Jāpieļauj, ka NBS operācijas ietvaros bija kopīgi jāorganizē aktivitātes, kurās iesaistīt šos 150 karavīrus, kā arī turpināt gatavoties kopīgajām mācībām Saber Strike 14, kurās 2014. gada jūnijā paredzēja piedalīties kopumā 580 ASV karavīri, galvenokārt veicot rotas līmeņa kaujas šaušanas mācības, kā arī dažādus štāba darbības vingrinājumus. Protams, šis bija tikai viens no mācībām un pasākumiem reģiona drošības stiprināšanā, kam ASV kopumā atvēlēja $1 miljardu ASV dolāru. Pēc dalības mācībās vasarā 2014. gada oktobrī notika pirmā ASV karavīru rotācija Latvijā operācijas ietvaros. Gaisa desantniekus nomainīja ASV armijas 1. kavalērijas divīzijas smagās bruņtehnikas rote, kas ieradās Latvijā ar savu tehniku, 5 M1 Abrams tankiem un 12 Bradley kaujas mašīnām. Šāda līmeņa militārās tehnikas izvietošana un izmantošana Latvijā līdz tam nebija pieredzēta ilgtermiņā. Pēc gada 4. rotācijas ietvaros Latvijā ieradās ASV armijas 3. kājnieku divīzijas 1. brigādes kaujas vienības jau ar 8 iepriekš minētajiem tankiem un 9 kaujas mašīnām. Tāpatās NBS gaisa spēku bāze 2015. gada maijā uzņēma 6 UH-60 Black Hawk helikopterus un 70 ASV karavīrus, kuri bija šīs vienības sastāvā. Tas tikai pierāda, ka gadu laikā operācija Atlantic Resolve uzņēma apgriezienus un Latvijas kontekstā masveidīgākā dodot attiecīgus signālus Krievijai un izpildot operācijas mērķi. Izvirzītā mērķa sasniegšana pirmajā darbības gadā kopīgā preses konferencē 2015. gada 20. aprīlī ar ģenerālleitnantu Benu Hodžesu apstiprināja NBS komandieris ģenerālleitnants Graube. Uzsverot to, ka apstākļos, kad Krievijas bruņoto spēki aktīvi izlūko situāciju tuvu Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem un regulāri pārkāpja valsts gaisa telpu, lai vāktu izlūku informāciju, ASV ir gatava Latviju aizstāvēt, ko pierāda izvērstā operācija Atlantic Resolve.
Latvijas teritoriālās aizsardzības kontekstā gribētos izcelt mācības Baltops 2017, kur ietvaros Vārves pagastā notika ASV jūras kājnieku desanta operācija krastā ar amfībijām no ASV desanta kuģa USS Arlington. Gadu iepriekš šo mācību ietvaros, kas iekļaujas operācijā Atlantic Resolve, desanta operācija veids pie Somijas krastiem, bet tas notika Latvijas pludmalē pirmo reizi kopš 2010. gada, kad Baltops ietvaros risinājās līdzīga mēroga operācija. No strateģiskā viedokļa ir ļoti būtiski, ka to nelielo skaitu ASV karavīru, kur dislocēti Latvijā, konflikta gadījumā operatīvi sasniegtu papildspēku ar visu nepieciešamo bruņojumu un ekipējumu. Šīs mācības, kas noritēja ASV 6. flotes komandiera viceadmirāļa Kristofera Greidī klātbūtnē, parādīja ASV spēju nodrošināt papildspēkus, ja tādi būtu nepieciešami. Protams, var spekulēt, ka mūsu ģeogrāfiskajos apstākļos konflikta gadījumā reģionā jūras un sauszemes ceļi būtu nogriezti, bet tas neliedz mācībās izspēlēt dažādus scenārijus, lai karavīri būtu gatavi un viņu komandieri būtu zinoši plānojot un vadot operācijas Latvijas apstākļos. Līdzīgi kā konflikts Ukrainā, arī operācija Atlantic Resolve pēc savu pirmo 3 gadu uzrāvienu sāka sev vienkārši atstrādāt. ASV armijas vienības rotācijas kārtībā ar savu tehniku turpināja nomainīt citu, bet tā jau bija tikai ierasta lieta arī sabiedrības kontekstā, ka netika pievērsta uzmanība kontingentu sastāvam un karavīru, kā arī tehnikas skaitam. Ja 2017. gada februārī uz Latviju nosūtīja 225 ASV karavīrus un 15 Abrams tankus, kā arī 6 Bradley kaujas mašīnas, tad 2 gadus vēlāk šis skaits saruka līdz operācijas sākuma kontingentam 150 karavīriem. Arī helikopteru Black Hawk skaits saruka no 12 uz 10, kas gan nav būtiski, bet tomēr saruka. Nav uzskatāms, ka tas būtiski mainīja drošības situāciju Latvijā vai kā ierobežoja militāro mācību plānus operācijas Atlantic Resolve ietvaros. Bet nevar aizmirst, ka šī mācību operācija tomēr bija arī žests un signāls Krievijai, kas ar saviem resursiem noteikti ieguva informāciju par operācijas gaitu un izmaiņām, kā teikt, novēroja šī žesta vājināšanos. 2022. gada 24. februārī Krievijas bruņotie spēki sāka pilna mēroga uzbrukumu Ukrainai, kas apliecināja tās agresīvos mērķus reģionā. Dienu pirms uzbrukuma sākuma parādījās ziņa, ka uz Baltiju tiks nosūtīta ASV kaujas helikoptera Apache un iznīcinātāja F-35, kā atbilde Krievijas tobrīd vēl agresīvajiem plāniem attiecībā uz Ukrainu. Tā bija ASV prezidenta Joe Bidena atbilde Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, lai nemaz nedomā par provokācijām vai iebrukumu kādā no reģionā esošajām NATO dalībvalstīm, tostarp Latvijā. Līdz ar Krievijas sākto uzbrukumu Ukrainai Latvijā ieradās pirmie 40 no vairāk nekā 300 paredzētiem ASV armijas 173. gaisa desanta brigādes karavīriem, kuriem bija jārūpējas par Latvijas teritorijas drošību. Tas tikai norāda uz ASV bruņoto spēku spējām būt operatīviem, sniegt atbalstu saviem partneriem un ASV parādīt savu attieksmi Baltijas reģiona drošības jautājumos. 2022. gadā notika pēdējās militārās mācības Sabre Strike, kuras 2022. gadā ritēja paralēli, bet 2023. gadā izvietoja mācības Crystal Arrow. Plaši iesaistot arī NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas vienības. Mācību mērķis bija pilnveidot sabiedroto valstu militāro vienību savienojamību taktisko operāciju laikā, iesaistot 2800 karavīru un 300 sauszemes un gaisa spēku tehnikas vienību. Mācību scenāriji jau atbild reālai sauszemes teritorijas aizsardzībai un pretuzbrukumu veikšanai, līdzīgi kā risinājās plaša mēroga konflikts Ukrainā. Ar Latviju un Baltijas reģionam pielāgotiem taktiskajiem uzdevumiem, vairojot gatavību līdzīgiem scenārijiem, kāds tas bija un ir Ukrainā, ASV karavīri, izmantojot savu bruņu tehniku un aviāciju, saskāršies un saskarsies vēl virknē 2023. gadā paredzēto mācību, kas risināsies Latvijā, kā piemēram Crystal Arrow, Baltops un Nāmejs, kas arī šobrīd notiek Latvijā.
2023. gada pirmajos mēnešos pamatīgi loģistikas testu izgāja kā Rīgas osta, tā ASV bruņoto spēku loģistikas speciālisti. 25. janvārī operācijas Atlantic Resolve ietvaros no kravas kuģa RC Defender krastā nogādāja militāro tehniku un ekipējumu. Kopumā izvietošanai Baltijas valstīs un Polijā attransportēja 590 dažādu veidu tehnikas vienības. Tikmēr 26. aprīlī notika vairāk nekā 20 helikopteru, 80 konteineru un 200 transporta līdzekļu izkraušana no kravas kuģa RC Endurance. Pirmo reizi ostā nogādāja transporta helikopterus Chinooks, ko paši amerikāņi uzskatīja par spēju testēšanu kopā ar saviem partneriem no Latvijas. Jāsaprot, ka mūsdienās militārajai loģistikai ir tieši tikpat būtiska nozīme, ja ne vēl būtiskāka nekā kaujas plāniem un taktiskajiem risinājumiem kaujas laukā. Bez apgādes un tehnikas atbalsta karavīru frontē nevar gūt panākumus, tāpēc ir būtiski uzsvērt, ka mācību operācijas Atlantic Resolve darbības spektrs ir plašāks nekā vien militāro mācību un taktisko uzdevumu veikšanu poligonā. Vēlētos secināt, ka mācību operācija Atlantic Resolve jau sasniegusi savu mērķi. ASV ar šo operāciju parādīja Latvijai, ka tā atbildīgi pilda saistības attiecībā pret NATO un potenciālo apdraudējumu kādai no alianses dalībvalstīm. Šajā gadījumā pietika ar Krievijas sākto agresīvo kampaņu Ukrainā 2014. gada aprīlī, lai NATO un ASV dotu signālus, ka tā aizstāvēs alianses teritorijas. Uzsāktā mācība operācija Atlantic Resolve, kas paredzēja ASV bruņoto spēku izvietošanu Baltijas reģionā, tostarp Latvijā, bija un ir acīmredzams žests Krievijai, ka tai nevajadzētu ielaisties militārā pretimstāvēšanā un konfliktu radīšanā ar NATO un ASV. Jo vairāk pastiprinājās konflikts Ukrainā, jo ASV rūpīgāk piegāja operācijas norisei un spēku iesaistei. Mācību operācijas Atlantic Resolve pamats iekodēts jau tās apzīmējumā – mācību. Lai arī tas ir uzskatāms par tīru militāru un politisku žestu Krievijai, tomēr tās pamata bāze ir regulāru militāro mācību organizēšana un veikšana, kā arī kaujas gatavības uzturēšana operācijas darbības teritorijā, tostarp Latvijā. Katru gadu rīkotās starptautiskās mācības, kurās piedalījušies ASV un Latvijas karavīri, devuši neatsveramu pieredzi un stiprinājuši Latvijas nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas, ko nevar izmērīt stabiņos, bet vien atsauksmēs par izdarīto mācību uzdevumu kvalitāti. Līdz ar to var teikt, ka mācību operācija Atlantic Resolve nevien stiprinājusi Latvijas drošību ar ASV karavīru un militārās tehnikas atrašanos Latvijā, bet arī ar to, ka operācijas ietvaros vēl profesionālāki un savu valsti aizstāvēt motivētāk kļuvuši Latvijas karavīri un zemesargi. Paldies par uzmanību!